cik daudz alkohola ir atļauts dzert dalībniekiem? Nekādu vispār 0, un starp citu par... Nē, jūs nemaz tā neuzjautrojaties. No nākamā gada īpaši dopinga testi būs un arī būs ar alkometu. Principā pro klasei arī, respektīvi, boksos nedrīkstēs atrasties. Tiklīdz, kā, ja redzēs, ka pie kādas komandas vai pie kādas automašīnas zināma piedarība būs konkrētajiem sportistam, sportists par to cietīs. Tā kā lūdzu ņemiet vērā. Nevieni mehāniķi nedzers. Vieglā zāle arī skaitās dopings. Tad viss kādu izslēgt ārā, tad paņem visu pudelēs, kabatā, iebāt pie mašīnas noliek. Tad jau būs 3 mazāk skatīt. Nu jā, mazāk. Tad arī ir jāvēlēs. Nav tā, ko tur ieraudzīt pudeli cauri, tas ir tur toši. Valstīs mēs par to īpaši runājām, satiekoties ar mūsu kolēģiem, lietuviešiem, ligauniem, jā. Es nezinu, tā šis pensils neies cauri. Lielis ir dalībnieks. Vai tagad jau zināms, cik daudz promilu varas būt asinīs vai kaut kas tāds? Nu, piemēram, ja kāds iepriekšējā dienā dzeras vai kaut kā tā. Ir viena lieta, mums nebūs nekādas braukājošās laboratorijas līdz uz sacensībām, kas mums veiks testu. Ja mums aizdomas būs tests, būs alkometra tests, ja kas tad diskvalifikā. Tas būs maksas vai bez maksas? To pieņem, ka... Pārbauda. Maksa būs pēc tam jāsklāsies, ka ir. Bet ja es negribu iepūst, tad man tā Iepūst sev un iet mājās. tā mani ved uz slimnīcu, vai ne? Jā, ved uz slimnīcu. Es neko piespiet vārā. Ar savu mašīnu varēs driftot. Jā, bet nedrīkst aizliegt startēt un pēc tam izskatīt nesportisku rīcību. Tas tādi jautājumi. Interesanti tā. Tajā pārkārt, kurš tā mašīnas ir būt kaut kāds mehāniks, kas veidā ar algu apkārt, nu pieņems. Viņš noliek to algu, stāv runājās. Jā, to nedrīkst darīt. Vajag visiem saviem mehāniķiem. Bet tad arī tajā bufetītē nevajag tirgot apstākļus Jā, jautāt. tad arī bufetē nevar tirgot algu. Bufet, tu izdeji ārā skatītāju zonā un dzer, kāds mehāniķis drīkst dzer skatītāju zonā. Tāpēc sanāk, ka mehāniķis var aiziet skatītāju zonu, piedzerties un atnākt atpakaļ. Viņš nedrīkstēs nesalīt uzvesties jebkurā gadījumā. Nē, nu tas ir skaidrs. Nē, vienkārši tikko gāja runa, ka nekāds alkohols, ne mehāniķi, ne dalībnieki. Tam es pilnībā piekrītu, bet tikko atkal izskanēja, ka izdeja ārā stadionā. Nē, tu izdeji ārā pie skatītājiem, tu drīkst izdzert savu sidra glāzi vai alus glāzi. Tu nedrīkstēs piedzēries, un tu nedrīkstēs staigāt ar alus piklēnā. Bet tu nedrīkstēs būt... Viņš var iziet ārā, iziet 200 grošus, jā, viņš vēl ir skaidrā. Bet tikko viņš ienāk priekšā, viņš jau... Nu nav taisnīgs. Vienkārši jāizslēdz vispār šādas iespējas. Kolēģi, ja teiksim, ir mašīna ar tīmu kopā, ja, tādā gadījumā vienkārši tīmu uzvedības tieši pilots. Jā, tieši tā. Tā visur arī. Tā jau arī, nu. Tur viss un mies un dievs vienkārši, nu to uzreiz. Ne, nu kā, piemēram, es tālāk netieku, es gribu iedzert savu sidriņu, bet es skaitos savu dalībnieku, es negribu, lai man anulē, piemēram, manu rezultātu aiziet pie skatītājiem un dzeru savu sidriņu un skatos uz bloku, nu. Kur ir problēma? Nu, pēc domas jau var nākt iekšā. Visu nakti izgulēs. Bet joprojām dalībnieku parkā, kaut arī es vairs nestartēju, tomēr solīdā attieksmē pret citiem sportistiem. Nekārtīgi. Dalībnieku parkā pat neko nevar redzēt. Nu kā kurā vietā, kas ir nebīdz? Nu, es zinu, ka tas ir tāds interesants jautājums. Bet tad bufetē arī tu netirgot dalībnieku zonā? Bufetē dalībnieku parkā. Viņš netirgos ir